Visa pamatā ir sajūta. Patiesa vēlme rīkoties, būt patiesā saskaņā ar sevi, būt godīgam pret sevi, bet vēl vairāk pret apkārtējo vidi, līdz cilvēkiem un dabu, radot un novērtējot vērtības, kuras nevar iegūt ar maka saturu. Šādi ļaudis par laimi vēl ir sastopami. Šoreiz šis stāsts ir par 3 dažādās vietās dzīvojošiem labā nozīmē psihopātiem. Vieniem tas ir pasaules glābšanas sindroms ērgļos, kā izcils piemērs ērgļu stacija, Inese un Māris Oltes. Lubānā Mārim Valainim, manuprāt, tas ir izteikts savas dzimtās apkaimes spēcināšanas gēns. Ar milzīgu darbu un atdevi Māris ir radījis un devis saviem līdzcilvēkiem ārkārtīgi daudz. Vai tas tiek vienmēr novērtēts? Es ticu, ka Māris šobrīd sevī tikai pasmaida par to. Un man tas ir kaut kas ļoti labi pazīstams. Katrā ziņā es lepojos, ka Māris atbalstīja šo manu pārgājienu. Vanakalns – fenomenāla vieta ar tās saimniekiem. Siekals jau saskaņa mutē no domas vien par algas gatavotajiem ēdieniem. Daudz gadu laikā ar ārkārtīgi neatvedīgu darbu ir radīts Latvijā neiespējamais. Slēpošanas trase ved cauri neskaitāmiem īpašumiem. Un pats trakākais, ka cilvēki jau pērk zemes, lai tikai Vanakalna trasi varētu izlaist cauri ar viņu īpašumu. Un tas ir Latvijā, kur ik uz stūra vēl lasīt stāta privāti īpašums. Tā, nu pārgājiens tagad sākas. Ērgļu stacija. Labākais piedzīvojums. Pirmā diena. Sasalušas bēžas sulas. Nevar tā beigt dabūt. Pats labums. Nakti šodien bija mīnusi. Bēržu sula turpina sūkties ārā no celma. Tas viss sasalst. Un šorīt no rīta man ir tādas perfektās konfektes. Laist balonus gaisā ir tik forši.
Jā. Jā, kaut kādus trikus, trakus trikus. Nu, uz redzēšanos. Ej! Un aiziet, otrā diena.
Esmu nonācis tāda diezgan smirdīga lauka. Vārdu tiešākajā nozīmē viņš smird. Viņš ir nomēslots ar visādiem draņķiem. Un tur ir grāvīts. Jābūt ģēniem, lai saprastu, kur viss šis mēslojums nonāk. Tajā grāvītī, grāvīts aiztek uz kādu upīti. Un tādā garā. Tā tas viss ietek galu galā Baltijas jūrā. Un tā mēs paši sevi indējam. Viss lauks ir pilns ar tādiem te baltumiņiem. Nu, vai tas ir dabīgs mēslojums? Ļoti iespējams. Šādi lauki Latvijā ir simtiem tūkstošiem. Nu, tikai Latvijā. Visur. Kas šim kokam tāds īpašs? Jūs varat redzēt, 3 koki aug perfekti no viena punkta. Tā saucamā dabas spēka vieta. Esmu tuvu Lubānai, un jau pāris kilometrus ejot, esmu ievērojis ļoti daudz šādu tipa kokus. Piemēram, šeit ir tur tāda vieta, tur ir tāda vieta, tur var redzēt tāds žubureins koks, tur ir vēl viens koks. Iespējams teiksiet, kādreiz viņi ir cietuši, bet te ir ļoti daudz tādi koki žubureini un visādi ļoti interesanti. Tur ir, un tā kā, es domāju, šeit noteikti vēl atgriezīšos un papētīšu šo vietu. Barotava meža zvēriem. Kā jau viss ir baigi labi un skaisti, ja te nebūtu mednieku tornis. Ļoti godīgas medības. Tad es tā prātoju savā prātā. Ja man šajās 2 dienās būtu līdzi plinte, un ja es būtu mednieks, un ja man medību tēma varbūt kaut nedaudz šķistu saistoša, tad šādā pārgājiena režīmā es saskaitīju, man bija vismaz 5 stirnas no tuvu attāluma ņemamas, šaujamas, tā varētu teikt, un 2 lapsas. Par dzeņiem, kuri gāž lielus kokus.
ir tāds vējš, ka drusku augsti. Nu, čau! Es esmu viens, jā. Nu, tā ir. Nav drosmīgi. Nē, nu... Es jau arī to tekstu uzrakstīju tādu, ka... Jā, visi nobijās. Visi nobijās. Tu prieks redzēt. Nu, jā. Tu esi nogājis. Ātri? Nu, normāli. Cikos tu izgāji? Šodien kaut kādu, es nezinu, 8 bišķi. 8 es laikam sāku iet. Es tajā purvā nočakarējos. Olgu purvā? Jā. Nu, iziet jau bija viss kārtībā, bet viņam viss riņķī pa perimetru ir grāvis milzīgs. Jā, viņam jātiek pāri. Jā. Tur bija viena mala, kur tu varēsi. Nu, jā. Nu, jā. Un tad tu varēsi dzīvoties. Skaisti, skaisti. Tev rekurs glezna ir. No rīta tev modinās saule. No rīta, jā, tas ir labi. Jā, un tad tu varēsi iekurināt lielmulīgāk un tev parādīs, kur malka. Tā. Viņš gan īstāk, ka tur jāiet pa priekšu. Es domāju, ka nebūs. Man jāpārlauz. Labi, ka kamera gandrīz. Nu jā. Tā tas ejatījās sporta organizācija vadība. Vadība. Kur tu to dari? Turpat. Tu braukāt uz Rīgu? Jā, trešdienā. Pagaid, kā to vispār stāstīt? Nu, 10 nodarbības. Jā, nu tu viņus noklaupies un... Un tev jāuzraksta attīstības plāns. Savai iestādei, biedrībai, pašvaldībai vienalga. Nu, labi, man ir biedrība. Tad tu, jā. Ja man ir tur kaut... Es izmādu, kāds man varētu būt tas iegūms. Ko es drīkstētu darīt ar to? Nu, tavs iegūms, nu, kad tu izprastu to sistēmu, kā strādāt, kā funkcionēt. Nu, kas pa lielam es pieļauju domu, ka tev ir zināms, un arī man, bet ir lietas, nu, kaut kādas, kuras tu arī tur tā esi palaidis garām. Noteikti.
lūk, un tad esam viņu aizstāvi, tad dabūn to certifikātu. Kādu atkal? Nu tā. Tos. Tik tu būsi viens pats tur spējīgs kaut ko tādu atkal uzturēt. Un, nu, tas ir atkal cits laiks. Bet man, piemēram, ir daudz tagad nu, pie pienākumu, kas man jādara nu, pašvaldībā. Tad tas man traucē manam radošumam. Jo tā valsts sistēma reizēm un birokrātija ir diezgan tāda čaka. Nu, tas nomāk, ka tu nevari to darīt, nevari to darīt. Visur tur kaut kādi ierobežojumi. Jā, pagaid. Jā, pacelsim, jā. Labi. Jā, helmi tagad. Tikai atpūties. Tālāk. Labi. Tālāk, saviecīgi. O, iecerīgi. Nu, krīt iekšā. Ko man tagad jādara? Piemet tikai. Bez teiks. Tā, vēl višķi. Vienāds pamēģināsim pagriezt. O, jā, viss. Turu. Dabujām, es tev saku. Vienam grūti. Vienam nav viegli to izdarīt. Jautājums, vai viņš stāvēs. Tas dziļums. Mums kaut kādi pagalītis jāsadz. Jā, pēc tam. Ūdens gan jau. Nu, lai viņš sastāvējās. Vaigais. Viņš ir baigi liels. Viņš būtu nu, arī nāvējošs. Piekrīti? Jā, gan. Jā, no tev vajag tagad atkal tikai bruka. Kas? Nu, pasties pa skaisto. Jā. No tev vesels stāsts tagad. Atnācis Lubāna. Jā, iedomājies. Atnāk palīgām čalis no ērgļiem. Jā, nu atnāk no ērgļiem. Paceļ pastu. Jā. Un tāds patriotisks stāsts. Vai ne? Es teiktu tā. Labs. Un tad mēs no rīta pirms tās promiešanas uzceļam karogu. Svārini, tā nekur katram notiek. Himnu nedziedāsim, kaut kādu dziesmu nodziedāsim. Es jau izdomāju.
skaisti. Nē. Saule. Mīnus laikam tomēr nebija. Nebija arī sniegs, kā redzi, neuzskritās. Jā, perfekti. Paldies par uzņemšanu. Nu, es Jauki. zvanīšu Raimondam, viņam jāvelk, kad tu Viņam arī būs jāvelk. Viņam jāvelk tas amerikāņu karoks. Nu, viņš velk amerikāņu. Es Bet- latviešu. Kad es viņam zvanīju pirms, kad es domāju, viņš teica, ka šodien viņš ir Vācijā. Ka viņš kas šodien svētdiena vai sestdiena ir? Šodien ir svētdiena. Tad viņš šodien atbrauc un tad Jā. rītā būs mājās. Nu, forši. Un kur tu tagad nakšņosi? Nu, pēc situācijas, ja būs kāds pamests šķūnīs, tad varbūt tajā. Jā. Ja nebūs, tad man ir arī guļamais, ja nu kas. Nē. Tur viss ir padomāts. Labi, lai tev izdodās. Jā, Viss paldies. malts Tad beigās. jau. Jā, žēl, ka tev neviens nepievienoja. Varbūt ir labi. Varbūt tev ir labi, jā. Davai. Jā, čau, paldies. Tā, šis rīts ir skaisti iesācies. Ļoti patīkami. Ir reāla enerģija atkal iet, jo vakarā bija pat nedaudz sabažījies. Bet nu atkal viss ir kārtībā. Ļoti labi sajūta. Zikīgi forši. Dēļ šīs sajūtas ir vērts noiet 2 dienas non-stopā. Sāls staps, meža zvēriem, gardumiņš. Viss ir baigi forši, bet nu, kādēļ viņš jāliek ar visu uzlīmi? Un kādēļ? Šī uzlīme arī zvēriem ir vajadzīga.
Pasakiet tagad kaut ko foršu. Es pateicu foršu. Es to sekoju. Nē, es tevi tagad filmēju. Nē, pagaidi. Jā, es tevi tagad filmēju. Kad tur... Jā. Kad tu man zvani, un ka es tagad runāju ar tevi, ka es socializējos. Dzīvnieks izgrauda saurumus koku saknē. Jā. Jā. Tas bija. Un es domāju, ka dzeni. Ar kājām. Un tas būs mans lielais solis. Tā būs tava pastaiga. Jā, tāpēc, ka man gribas ķiplokus un man gribas salasīt, nezinu, man gribas savu ašat, bet tas baigi paši ir. Labi. Tā kaut kā. Jā. Tā man tagad jālēc pāri grāvītim, mums gaidi mirkli. Jā. Esmu pāri. Labi. Es to neapsveicu. Tā, nu labi, pagaidz pāri grāvim. Tad es turpināšu ar tevi runāt. Man pār egli jāpāriet. Nu jā, ej, tas tā vienkārši. Nu tas ir svarīgi. Nē, karte man arī ir līdzi. Un kompass arī. Tā. Četri un 10 minūtes. Šodienas gājiens līdz šim galvenokārt pagāja pa mežiem, pa purviem, pa brikšņiem, nedaudz arī maldoties. Un tad es iznāku tādā milzīgā plašumā un apjūku. Kā ta tagad, lai tā iet? Tieši tik vienkārši. Skatos saulrietu un nevaru izdomāt, kur iet. Jāiet ir tur, bet tur būs baigi smagi. Ja tur, tas nāk līkums. Es negribu iet tur, jo var rītdien nesanākt aiziet.
pārāk maz stundu dienā. Ceturtā diena. Ir agrs rīts. Pirmie pārsimts metri. Zāle ir apsarmojusi. Mazliet tāda dīvaina sajūta, jo šodien šis piedzīvojums, šis lieliskais piedzīvojums beigsies. Šonakt gulēju greizajos ratos, lielajos greizajos ratos. Kā? Tad, kad es apgulos, ielīdu savā guļamaisā, man tieši virs galvas, skatoties, man virs galvas bija greizie rati, lielie greizie rati, zvaigznājs. Tā sajūta bija fantastiska. Īsta piedzīvojuma sajūta. Likās, ka tas viss ir pareizi. Ko? Vanakalns šodien jāsasniedz. Speciāli šim pārgājienam es nopirku jaunas apavus, jaunas zābakus. Un es viņos pirms tam nedēļu pastaigāju. Un tad es nolēmu tomēr, ka iešu pārbaudītā vērtībā, klasikā, skriešanas apavos. Viņi ir redzējuši elli, ļoti daudz visādus manas trakos pārgājienus. Un viņi vēl joprojām turās. Tos apavus pirku, jo es baidījos, ka viņi varētu neizturēt. Purvas mežus parādījos. Esmu tādā apdzīvotā vietā ar nosaukumu Kārkli. Un ir pilnīgi skaidrs, šis nosaukums šai vietai nav nejaušs. Visi krūmi, bet visi meži ir krūmaini. Un te viss riņķī, visur ir krūmi. Gan meži, gan skatos, gan tuvāk, gan tālāk. Viss ir krūmaini. Iešana praktiski cauri ir gandrīz, ļoti grūta. Tad es te eju pa ceļiem. Kāds pāris kilometrus vēl. Vakar ar Māri Valēni apspriedām manu iespējamo iešanas maršrutu. Vakardienas maršrutu vairāk gan. Un tad gan manas domas, gan viņa domas pilnībā sakrīt. Ja tu ej pa ceļu, tad tu vari vispār neiet. Un tā arī ir. Ja iet pa mežiem, pa pļavām, pastāv iespēja ieraudzīt kaut ko interesantu. Piemēram, kaut vai tos pašus meža zvērus. Pa ceļu ir tikai putekļi un akmeņi. Bet, šī tomēr ir tāda nosacīta azimuta līnija, ko es tagad turu šā vai tā. Šis gājiens arī man pašam, gan arī Vidzemes vidienei izrādījies tāds kā tests. Jo Vidzemē mēs cenšamies runāt par turismu un tam līdzīgi. Bet ļoti daudziem vispār nav izpratnes, kas tāds ir. Un, redzot, tādu kā mani ar mugursomu pārvietojamies. Nav tā, ka ir skaidrs,
ko es daru, vai tādi cilvēki līdzīgi kā es, arī ar mugursomām, ko viņi darītu, ko viņiem te jāsteigā. Piemēram, pirmajā dienā es tojoties Madonai, gar Kusu ejot. Nu jā, tu esi turists, tu esi ceļotājs. Es nezinu, pēc kā es izskatos. Tā. Vakar arī aprunājos ar vieniem privātās teritorijas saimniekiem. Es biju kārtībā labsirdīgi viss. Bet tā kā novēlēt, teiksim, laimīgu ceļu, varbūt arī novēlēju, vai tā izteikta draudzība. Nav, varbūt labi vien ir. Nezinu, ir tā kā ir. Nedaudz pastāstīšu par iešanu pēc azimuta. Kā tas brīžiem baigi nesanāk. Piemēram, tur ir privātmāja, tur arī bija, tur ir privātmāja, tur ir privātmāja, tur ir privātmāja. Piemēram, vakardien Lubānā, ieejot pašā Lubānā, satiekot pirmo pretīm gājēju. Vīrs gados, es viņam saku labdien, viņš mani paskatās un neko neatbild. Pēc mēs dzirdu, viņš ieteiz manis, un es domāju, varbūt krievs nesaprot. Un tā var būt. Pēc mēs dzirdu, viņš ieteiz manis un runā latviski. Ceļotāja dvēseles. Ne visiem ir. Nu. Labs. Perfekts šķūnīts. Nu šī tā ir jāmāk uzbūvēt. Dēlīši tad tā, tad šitā. Inženieri ir centušies. Fantastika. Nu šī tā ir jāmāk. Kas tas ir? Kas viņam ir bijis galvā? Kāda viņam ir? Par ko viņš ir domājis? Var just atkal Vanakaldam tuvojos. Ir sniedziņš. Gāji kārkliem tur no Kraukļiem un tā kaut kur griezies pa kreisi. Es gāju cauri kārkliem. Pa ceļu? Jā. Nā, bet tu tur aizgriez atkal aizies, tas teiks tā kā pa labi mazliet aizies. Nu, es jau atradu, kur nogriezties. Tur bija kaut kāds valsts meža ceļš. Vanakalns tepat kaut kur ir. Tā orientēšanās jau tāda pagrūta. Palikusi drusku nogurums tajā visā jomā. Pēdējā 5 minūte atpūta.
Līdz Vanakalnam varbūt kādi 5 kilometri vēl ir. Es domāju, ka mazāk. Ir 4. Diezgan ilgi ir iets. Man šķiet, tur ir dzirkstiņi. Un visi, kuri ir slēpojuši cimdiņu apli, ļoti labi zina, kas tas tāds ir. Un ko tas nozīmē šobrīd, tagad priekš manis. Tuvojos Vanakalnam, pēdējie pakalni. Daudz iespējams atpazīst šo torni, tad Vanakalns ir kaut kur tur. Ir ļoti silti ap sirdi redzēt kaut tādu zīmi. Uz tās zīmes ir rakstīts sākums. Manā gadījumā tas nozīmē finish. Ļoti forši. Jā, tur jau var redzēt Raimonda māju. Mums jau tūlīt viņam jāzvana. Pēkšņi smaids parādās sejā. Ne jau, no vienas puses jāizbušas to izdarīt, bet varēšu satikt Raimondu. Pēdējo reizi tikāmies laivojot. Braslavas ne, bet Ogres krācēs. Hei, čau, Helmut. Čau! Kur esi? Tu zini, ka es eju pie tevis ciemos? Jā, man vakardien paziņoja, ka tas ir izgājis 6 no rīta. Un tagad ir tas brīdis, kad tev jāpaceļ karogs, ja to tev arī izstāstīja. Jā, es nevaru tev vēl roku, man iezāģējās. Tas normāli. Un tev viss bija līdzi. Jā, man viss ir līdzi, man tev vēl ir īpašā dāvana. Ejam. Īpašā dāvana, viņa nevar gaidīt vienkārši. Nevar gaidīt, ok, Jā. tas ir beigta vārda. Tūlīt tam. Nu tā, Kā tev? nav. Nu labi, tu man stāsti. 153 km. 153? Jā. Šodien? Nē, nu pa 4 dienām. Finish. Pirmās dienas es vairāk gāju pa mežiem un vakar es purvā daudz laika pavadīju. Es ceru, ka vēl tā dāvana ir. Kas tev Čau! Viņš atnāca no Lubānas. Un pēc tā viņš aizgāja no Māra Olta aizgāja uz Lubānu. Tā. Tas ir sniegs. Vanakalnā vienmēr esot sniegs. Tas ir sniegs, tiešām. Kas var būt siltāks par sniega piku, ko mēs draugam vai kā tur bija? Viņš atnes mums dāvanu uz sniegu. Jā. Čau! Viņš ir Kājām? Jā, ar kājām. Bermudas 3 stūrs. Māris Olta, Lubāna, Vanakalns. Un kur tu vēl viņa dabūji? Kaut kur bija. Kaut kur bija? Nu, pārgājiens ir noslēdzies. Raimonds mani ved uz mašīnu. Jā, zērgiem. Zērgiem. Iespējams satiksim arī Olpis. Mēs viņu redzēsim. Jā. Stacija, Vanakalns, Jā, vod, nu tu jau tagad viss, tev jau tu māki. Jā, svītriņu obligāti. Kur paraksts tavs? Baigi slikti. Nesačakarējos. Sarkans uz sarkanu. Jā, tāpēc, ka to, kas gribēs, redzēs. Bet es nedrīkst sačakarēt zivi tikai tāpēc. Tas nu ir beidzies. Esmu atpakaļ sākuma punktā. Raimonds mani atvizināja atpakaļ uz ērgļiem, uz ērgļu staciju. Satikām arī Māri un Inesi. Īpašais sveiciens Mārim Valēnim. Paldies, bija ļoti forši apciemot tevi satikt, parunāties. Ļoti silts sajūta bija, izejot no tevis. Un karogu pacēlām mastā. Tas bija unikāli skaisti. Paldies!